Īpašas akcentēšanas vērts ir arī patriotisma jautājums. Kuri valsts svētki, jebkura iepriekšēja uzvara ir jāizmanto, un tā ir pati pa sevi valsts saliedēšana, tautas saliedēšana. Mums ir jāspēj pateikt sev paldies, lepoties ar sevi, pateikt paldies saviem karavīriem 11. novembrī, mūsu karavīriem pensionāriem un nākotnes karavīriem, un ja mēs ticēsim sev, ja mēs nebūsim ar šo mazo nepareizo tārpiņu galvā, kas mums liek visu kritizēt un pašiem sev kritizēt, tad arī dzīve būs labāka. Drosmīgi jaunieši ar patriotisku garu sirdī šodien apliecināja gatavību aizstāvēt savu tēvzemi. Laišplēša dienu gaidot desmitiem Rīgas skolēnu Andrejsalā piedalījās patriotiskās audzināšanas spēlē, izdzīvojot 11. novembra brīvības cīņu, kas pirms vairāk nekā 90 gadiem latviešu tautai bija tik liktenīga. Apmācība notiek maksimāli pietuvināta vēsturiskajai situācijai, tomēr pirms jaunie Rīgas sargi devās kaujā, viņi sākumā Latvijas armijas instruktori un arī vēsturnieku vadībā apguva nepieciešamās iemaņas, kas palīdzētu cīņā uzvarēt. Mēs esam ļoti priecīgi, jo mums piesakās ļoti daudz dažādu tautību jaunieši. Un viņi pat to tā ļoti uzsver par to, ka viņi nav latvieši, bet viņi ir dziļi patrioti, viņiem ir svarīga šī zeme, šī valsts. Tas ir jāiemāc arī pārējiem, ne tikai tiem, kas šeit ir atnākuši, bet citiem jauniešiem, ka savu valsts jāciena un ir jāaudzina patriotisms jau kopš bērnības. Patriotisms, manuprāt, nozīmē, ka tu visu dari, lai valstī būtu labi, šajā gadījumā Latvijai, un tu esi gatavs par viņu ar krist. Šādas patriotiskās audzināšanas sacensības notiek jau 3. gadu. To rīkotāji uzsver, ka interesanti ir ikreiz piesakās 2 tik vairāk nekā ir iespējams spēlē piedalīties. Ekonomikas izaugsme Latvijā turpinās. Tās kāpums šī gada 3. ceturkstī sasniedzis 5,3%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati. Šis visticamāk jau 3. ceturksni pēc kārtas būs straujākais pieaugums Eiropas Savienībā.